Šulte un vadu Siguldas novada Jaunradas centru, kas ir bērnu jauniešu interešu centrs, kā arī visā Latvijā ir 37 šādi aktīvie centri. Un Siguldā pirms gadiem 5 tika izveidots šis centrs, saliekot vairākas daļas kopā, kas jau tradicionāli darbojās, bet saliekot viņas vienā ēkā. Nu, un 5 gadi mēs viens otru papildinot, veiksmīgi darbojamies. Šodien ir 26. maijs un jānoslēdz bija 5. sezona. Un 5. sezona tātad tika noslēgta ar lielu jāmpadraci, neformālu jāmpadraci, bez ievadu runām, bez rokas spiedieniem, bet bija darbnīcas, bērni varēja nākt uz keramikas, koka apstrādes, kur joprojām vēl notiek lejā, viņi taisa koka sunīšus. Tad bija elektronikas darbnīca un visu pulciņu darbnīcas, kuros varēja izpausties un papētīt gan paši, gan arī tie bērni, un jaunieši, kas vēl nebija šeit ieraudzījuši to labo vietu, varēja papētīt, ko te dara. Šogad var lepoties ar to, ka Jaunradas centrā ir aktivizējušies ļoti jaunieši, ir parādījušās mērķī jaunas iniciatīvu grupas, un mērķi ir uzsākti 3 lieli projekti. Viens ir novada atbalstītais jauniešu mazais iniciatīvu projektiņš, kur jauniešu komandas saņem 200 eiro. Tad ir projekts, kurā arī tiek iesaistītas lielie starptautiskā apmaiņas programma jauniešiem, kur pie mums brauks vasarā 2 jaunieši no Eiropas. Un, protams, lietas, vietas, darbi un cilvēki Latvijas jubilejai ir tāds liels projekts, kura ietvaros ir gan pārgājieni jauniešiem un bērniem tiek piedāvāt izzinoši un arī vākt materiāls pa Siguldu, gan arī ir klāt multimediālā telpa, un arī tātad tiek iniciēts vairāk aicināti jaunieši, kuri ir gatavi filmēt, ierakstīt skaņu un domāt par šo te jomu, kā par savu varbūt nākošo profesionālo jomu, izpētīt to. Nu, tas ir tas jauniešu bloks. Protams, mazuļu blokā ir ļoti veiksmīgi latviešu ābeces projekts. 6-gadniekiem ar Kastanīša palīdzību tika izdot 6-gadnieku ābece latviskā. Un pie pulciņiem ļoti labi sasniegumi ir skatēs. Tātad gan keramikā, gan papīra plastikā, gan kokā. Un mēs ļoti lepojamies ar Latvijas mēroga pasākumu Siguldas robotu kausu, uz kuru mums atbrauca 200 dalībnieki, kuri startēja Lego robotikas un elektronisko robotu kategorijās. Mēs ļoti bijām laimīgi. Vasarā mums ir 3 nometnes. Tātad dienas nometnes, kur bērni atnāk un atkal pilnīgi citi bērni atrod šo iespēju, atnāk un izpaužās radošās nodarbībās, un mazākie bērni tātad ar jušiem kopā ar sajūtu būtnēm pēta sevi, pēta dabu un taisa eksperimentus. Jūnijā beigās ir elektronikas nometne, tā lielākoties puikām ir, un tā arī tie puikas arī sameklē, meitenes kaut kā iet garām tam pulciņam. Bet augustā ir arī Lego robotika. Tātad ir 3 lielas nometnes. Un, protams, ir dažādi izaicinājumi mums vasarā. Mums gaidām remonti un jaunas iespējas. Novēlējums nebūt kūtriem, būt priecīgiem, sevi izzināt un izzināt apkārtējo pasauli. Būt labvēlīgiem, atrast iespēju palīdzēt vienam otram un priecāties par to pasaules daudzveidību un par savām iespējām. Jo šeit viss ir par brīvu. Jaunradas centrs pēc Siguldas novada domas ieceres ir vieta, kur nekas nav jāmaksā bērniem. Viņi var nākt un brīvi meklēt savu hobiju, to, ar ko viņi dzīvē pēc tam var vēlāk vai nu naudiņu pelnīt, vai arī vienkārši sevi realizēt kā savā ārpusdarbu. Un es domāju, ka ļoti daudz ir atraduši. Mums kaut ko 300 bērni regulāri apmeklē mūsu iestādi. Es esmu ļoti priecīga par šo iespēju viņiem palīdzēt. Šampaniet? Ko tu dabūji? Kur? Kā? Kāpēc? Tev neliekās, ka to kāju starpus daļu vajadzētu aiztaisīt? Man liekas, ka vajadzētu atsevišķi tikai tā.
pie manis uz dzīvokli ciemos. Pasaki savam kālam, man liek man bērnu mierā. Pabaksti vēl bišķīt, un tas iet mierā. Izgriet viņš nebakstīs. Viņš pats netīrs pa zemi vārtās, un viņš tikai palīdz viņam. Viņš ļoti cenšas izpalīdzīgi. Man nav bērnam, nav jāstāst, kā jūsu bērnu kašķējas te divi, jā? Tāpēc runāsim tā ir pa izlaidumu. Pēc, ka mans bērns vajag izlaidumu viņam. 5 gadi. Vēl 15 un būs izlaidumu.